Ekspedīciju piedāvā gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, vīns Gran Castillo, pārtikas lielveikals Nuko LV un tērauda jumti Tode. Iepriekšējā sērijā mēs uzzinājām Bosnijas karaļvalsts vēsturi, pabijām katoļu svētceļojumu vietā, pagaršojām mājas vīnu, sieru un pat rakiju, un vienkārši baudījām vietējo viesmīlību un sirsnību. Mēs meklējam folku, bet varbūt popmuziku, rokmuziku. Šis ir labs, šis arī. Šitā ir tev gan. Oni su pop-folk miks. Pop-folk. Ne? Vēl joprojām var nopirkt kasetes. Porno vai Kung Fu Panda 2. Aha, Turbo Folk. 2 euro. 2 euro. 2 euro, 2. Okay. Dankeschön. Valsts mani turpina pārsteigt ar skatiem, ar iespaidiem, ar cilvēku stāstiem. Es jau pieskaitu šo pie tādas Eiropas eksotikas, ko var braukt un redzēt. O jā! Kādu tik eksotiku nevar sastapt Bosnijā un Hercegovinā. Lūk, piemēram, viena no lielākajām karstālām Eiropā, kuras vecums ir mērojams miljonos gadu. Sauc to par Vetriņicu, dēļ lielā vēja, kurš pie ieejas burtiski gāž no kājām. Protams, ārkārtīgi skaisti un prātam neaptverami, kā tas viss ir veidojies miljoniem gadu. Šo vietu sauc par feju klēti, jo vietējie iedzīvotāji saka, ka isenis te dzīvo fejas. Naktīs viņas te dejo un dzied. Kas te dzīvo? Fejas? Fairies, yes. Yes. Do you believe in fairies? Tā kā Pīterā Penā, do you believe in fairies? I do. Labi, es ticu. Te ir daudz feju. Dažreiz var dzirdēt viņas sačukstamies. Tikai viņas tobrīd gulēja, kā mums teica. Tās gan es labprāt redzētu, nekad neesmu redzējis. Nu, ieraudzīt fejas šoreiz mums neizdevās. Toties izdevās ieraudzīt citu, pilnīgi unikālu radību, kādu ļoti retu astainu amfībiju. Tā ir sastopama tikai dažās vietās uz zemes, te un vēl pāri salās Slovenijā un Horvātijā. Tās oficiālais nosaukums ir Eiropas protejs, bet visi šo dzīvnieku sauc par cilvēkzivi, dēļ cilvēkam līdzīgās ādas krāsas. Kas ir cilvēkzivs? Cilvēkzivs ir dzīvnieks endēmiķis, kas dzīvo šajā alā. Tai ir rokas un kājas gandrīz kā cilvēkam. Ar pirkstiem? Jā, ar pirkstiem uz kājām un rokām. Un ko tā ēd? Tām ir ļoti lēns metabolisms. Vispār tā ēd mazus krabīšus, bet var iztikt bez ēdiena 7 un pat 10 gadus, bet dzīvo no 70 līdz 100 gadiem. Es gribētu mājās tādu zivtiņu, jo tad man nebūtu jāuztraucās, vai es viņu aizmiršu pabarot vai nē, ja viņa galvā 7 gadus var iztikt bez ēdiena. Eiropas protejs tiešām ir savāds radījums. Tas piedzimst redzīgs, bet tā kā no redzes pilnīgā tumsā nav nekādas jēgas, ar laiku kļūst akls. Toties vairāk kārt pastiprinās oža un dzirde. Dzimumbriedumu cilvēkzivs sasniedz 14 gadu vecumā. Ja ūdens ir pietiekams silts, mātīte nēš ikrus, bet ja pārāk augsts, kļūst par dzīvdzemdētāju. Elpo proteji gan ar žaunām, gan ar plaušām, gan ar ādu.
Starp citu, sensenos laikos cilvēkzivi uzskatīja par pūķa kāpuru un baidījās to satikt. Ja nu kaut kur netālu, paslēpusies, izbadējusies māmiņa. Maziņš, pretīgs dieva radījumiņš, vienkārši, kā var šitā nepaveikties dzīvē? Tev jādzīvo tumsā, augstā ūdenī, kaut kādas 100 gadus, paiet reizi 7 vai 10 gados. Tas kaut kā neizklausās bez plāna, un no otras puses, redz, ir tā teorija, ka cilvēks ir radies no zivīm. Ieraugot cilvēku zivtiņas, tam sāku ticēt. Kāpēc ne? Milzīgs kosmos, milzīgs kaut kāds tutti frutti. Nesaprotams, mīkstas. Tu brauc no katru līkumu pilnīgi citaini. Pilsētu Jaice 14. gadsimtā uzbūvēja viens Bosnijas karaļvalsts bruņinieks. Saņēmis kā dāvanu no Tvrtko I zemi Bosnijas un Hercegovinas rietumos. Es uzbūvēšu tev viskaistāko pilsētu pasaulē, rakstīja viņš sievai un tiešām darīja visu, lai pildītu savu solījumu. Nav nejaušība, ka turpmākos 100 gadus Jaice bija Bosnijas karaļu galvaspilsēta. Un varbūt nav nejaušība, ka par mūsu gidu šeit kļuva burvīgā Alise. Tikai sieviete var pareizi izstāstīt par pilsētu, kas uzbūvēta mīlestības vārdā. Hrvo Vukčić Hrvatiņičs, tā sauc cilvēku, kurš uzbūvēja pilsētu. Viņš bija Neapolē pie karaļa Vladislava un ieraudzīja tā cietoksni, kas bija uzbūvēts olas formā – Castel del Ovo, un viņam radās ideja izveidot tādā veidā veselu pilsētu – Jaice, jo jāje nozīmē ola. Šī ir Svētās Marijas baznīca ar Svētā Lūka zvanu torni. Līdz 16. gadsimtam šī bija baznīca. Pēc 16. gadsimta, kad osmaņi ieradās, viņi pārbūvēja to par mošeju. Tornis kļuva par minaretu. Kad atnāca austrieši, viņi atkal atgrieza baznīcu un zvanu torni. Patiesībā šo ēku tik bieži pārbūvēja, ka nav saglabājies neviens dokuments par to, kāda šī baznīca izskatījās sākotnēji. Jaice ir bijusi Bosnijas galvaspilsēta savulaik. Un tas ir redzams gan arhitektūrā, gan to varētu saukt par pilsētas auru, iespējams. Un tā sajūta ir tāda, ka tie cilvēki ir lepni par to, ka viņi dzīvo Jaicē. Bet šī ir slavenā Pazemes baznīca, arī no 14. gadsimta. Hercogs Hrvo Vukčić Hrvatiņičs pavēlēja to uzbūvēt kā savas ģimenes mauzoleju. Jāatzīmē, ka tolaik baznīca netika pabeigta. Bija nepieciešams aptuveni 100 gadu, jo viss izkalts vienā akmenī ar rokām. Laikam vislielāko iespēju man atstāja tieši Pazemes baznīca. Ar to vien, ka tā ir izkalta vienā akmenī, vienā klintī, kaut kāda tāda ļoti spēcīga enerģētika. Kad ieradās austrieši, viņi izmantoja šo vietu kā bāru un vīna pagrobu, jo te ir piemērota temperatūra vīna un alus glabāšanai. Vēl Otrā pasaules kara laikā te slēpās Josips Broz Tito, jo frontes līnija bija netālu. Bet pēdējā kara laikā cilvēki šo vietu izmantoja kā bumbu patvērsni. Tas viss jau sasūcas tieši akmeņos un tie akmenī, jo tas ir viens akmens. Tā visa informācija tur paliek, viņi tur dzīvo, viņi tur muļļājās, un tad katrs cilvēks, kurš nāk to informāciju saņem, ļoti uzlādēta vieta, tāda jaudīga. Jaice ir otrā pilsēta pēc Sarajevas, kas man atstāja vislielāko iespēju. Šī pilsēta saviļņoja būs laikam tas īstais vārds. Bet visievērojamākā vieta Jaicē tomēr ir ūdenskritums.
vienīgais ūdenskritums pasaulē, kas atrodas pilsētas centrā. Un šis pilsētas būvju un varenas dabas stihijas apvienojums tiešām ir iespaidīgs skats. Par cilvēku, kurš līdz šim maļ graudus izmantojot ūdens spēku, mēs izstāstīsim pēc reklāmas. Tēt, ko tu dari? Iepērkos. Tēt, kā iepirkās agrāk? Sensenos laikos cilvēki mainījās ar precēm. Vēlāk radās veikali un nācās stāvēt garās rindās. Cilvēki vienmēr nīkst veikalos, stiep smagos iepirkuma maisus. Mēs iepērkamies Nuko LV. Tas dod papildu laiku, ko varu atvēlēt tev. Ienāc Nuko LV, iepērcies viegli ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Nuko! Castillo. Vīni, kas dzimuši Spānijas sirdī. Nav šaubu, ka Latvijā ir pati gardākā rupja maize, pats smeķīgākais alus un labākais Jāņu siers, tāpat kā izcili gardie mājas kūpinājumi no nākotnes. Ar mīlestību gatavots, ar lepnumu galdā celts. Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne. Jumts no vadošās firmas Tode nepalaid garām superakciju. Visiem, kuri iegādājas 100 vai vairāk kvadrātmetrus jumta seguma, jumta plēve bez maksas. Vairāk informācijas tode.lv. Cenas vienkārši super! Šis valsts reģions ir slavens ar saviem ūdenskritumiem, un cilvēki izsens jau izmanto to spēku. Tagad te atrodas milzīga hidroelektrostaciju kaskāde, bet agrāk to vietā bija desmitiem ūdens dzirnavu. Dažas no tām pat ir saglabājušās līdz mūsdienām, un visabrīnojamākās ir tās, kuras vēl joprojām darbojas. Piemēram, šīs Džordža Stanojiča dzimtas dzirnavas. Šo vietu sauc Krupa Navrbasu, jo te satek divas upes – Krupa un Vrbasu. Un te Krupas upē var redzēt veselu ūdenskritumu kaskādi 2 kilometru garumā. Uz šiem ūdenskritumiem izsenis tika būvētas ūdens dzirnavas. Tā skaitā arī manas ģimenes dzirnavas. Tās joprojām darbojas. Sargiet galvas! Vienai reizei var iebērt 10 kg graudu, jebkurus kukurūzu, kviešus, rudzus, miežus vai griķus. Tātad ar apakšējā akmens palīdzību var regulēt maluma lielumu. Es to mainu, paceļot vai nolaižot akmeni. Tagad milti būs rupjāki. Bet ar šo es regulēju graudu padeves ātrumu. Skaties! Ja mazliet pavelku, tad graudi krīt ātrāk. Šī, protams, ir sena sistēma, bet, kā redzat, viss darbojas. Vai vispār ir iespējams apturēt šo mašīnu? Jā, princips ir tajā, ka dzinējspēks ir ūdens. Tātad ūdens nokļūst uz rata, bet rats griež dzirnakmeni. Bet es varu ar aizslietni noslēgt ūdens plūsmu, un tad viss apstāsies. Ja atkal pacelšu aizslietni, ūdens sāks tecēt un palaidīs ratu. Cik senas ir šīs dzirnavas? Šīm dzirnavām ir aptuveni 150 gadu. Aptuveni 150. Un viss pilnīgi autentisks. Viss ārpusē un iekšpusē ir tieši tāds, kā bija sākotnēji. Un vienmēr šķiet, ka ir taču vienkāršāks veids. Tur paņem nopērts mehānisko smalcinātāju un blenderē tos miltus. Bet nē, izvēlēties senas taktikas, senus fizikas aprēķinus. Tas ir forši. Bet kāpēc jūs līdz šim izmantojat šo seno metodi? Saproti,
Tāda graudu malšanas metode ir daudz veselīgāka nekā mūsdienu metodes. 15 minūšu laikā modernajās dzirnavās var samalt 50 kg miltu, bet man vajag 4-5 stundas, lai saražotu 50 kg. Rūpnīcās miltu smaļ no attīrītiem graudiem, bez apvalka, bet es to atstāju, tāpēc saglabājas visi derīgie elementi, šķiedrvielas un minerāli. Nu, protams, pilngraudu miltu ražošana ir daudz dārgāka. Viņš tāds savu amatu meistars, kurš dara labi savu darbu, un viņam saka, hei, tavu miltu ir baigi garšīga. Viņš saka, es zinu. Domājat, ka jūsu dēls arī turpinās malt tādā veidā, vai pāries uz moderno tehnoloģiju? Ne par ko. Lūk, man ir 2 mazdēli, un dēls jau viņiem māca mūsu arodu. Tā tās zināšanas arī pāriet no paaudzes paaudzē. Mazdēlim ir tikai 10 gadu, bet viņš te jau prot visu darīt. Tā ir ģimenes lieta, un mēs cenšamies to saglabāt. Un ceru, ka tā tas turpināsies nākamajās paaudzēs. Un vēl kas. Man svarīgāks nav tas moments, kad nāk pircējs un es tam pārdodu savus miltus. Es strādāju ne tāpēc, lai vienkārši pārdotu, bet tāpēc, lai pircējiem tik ļoti patiktu mana produkcija, ka viņš atgrieztos. Lūk, tad es esmu pa īstam apmierināts. Sirsnīgs, atvērts cilvēks ar savu stāstu un atkal, kas, manuprāt, raksturīgi šeit Bosnijā ar arodu jau entajā paudzē, jo viņa tēvs, viņa vectēvs, viņa onkulis, viņa brālēns, viņa dēls, viņa mazdēls, visi dara vienu to pašu un arī darīs. Bosnija tiešām ir patriarchāla vērtību zeme, un te tradicionāli amats pāriet no paaudzes paaudzē pa tēva līniju. Nu, bet sakiet, ko iesākt meitenei, kura grib pārņemt tēva lietu? Un ja viņas tēvs ir skursteņslauķis? Tas nav iespējams, atbildētu daudzi bosnieši. Bet tikai ne Dajanai Durič, pirmajai un vienīgajai sievietei skursteņslauķei Bosnijā un Hercegovinā. Lai ar viņu iepazītos, nācās braukt diezgan tālu, uz Brčko apgabalu. Te ar Dajanu Duriču lepojas kā ar nacionālo dārgumu, un katrs ar prieku parādīs jums viņas māju. Nu, pirmais iespējas, protams, par Dajanu ir vienkārši bomba. Skuķis bomba. Vienkārši viņas rokas spiediens ir stiprāks par manējo. Viņa vienkārši paņem un izspiež to roku, bet tas ir tāds īsts sveiciens. Ārkārtīgi asprātīga, ārkārtīgi kolorīta, jauna dāma. Laipni lūgti uz manas salas. Mūs sagaidīja ļoti, ļoti atvērta, sirsnīga, pretīm nākoša ģimene, kas izrādās pārstāv romu, jeb čigānu kultūru, un uzreiz piedāvāja mums palikt pie viņiem pa nakti, un nekāda braukšana uz Sarajevu nebūs šajā vakarā, jo viņiem nav problēma uzklāt mums gultus un mūs pavarot, un tā bija tāda sirsnīga uzstājība, kurai bija neērti atteikt. Jadranko Durič, Dajanas tēvs, ir ne tikai apkārtnē zināms skursteņslauķis, bet arī čigānu nacionālā mazākuma pārstāvis Bosnijas un Hercegovinas parlamentā. Jadranko ir īsts cīnītājs par savas tautas tiesībām, un tas izraisa patiesu cieņu. Tas ir čigānu karogs? Jā. Un ko tas nozīmē? Zilais ir debesis, un šis zeme, bet ratu ritenis simbolizē klejotājus. Mūsu himne ir Džalem, Džalem, kas nozīmē braucam, braucam. Čigāni – viena no vislielākajām etniskajām minoritātēm Eiropā. Tiek uzskatīts, ka mūsdienu čigānu senči cēlušies no Indijas. Aptuveni mūsu ēras 6. un 7. gadsimtā tie migrēja uz Bizantiju, kur apmetās uz palikšanu, un tikai pēc impērijas sabrukšanas devās uz Eiropu, kļūstot par klejotāju tautu. Ja Rietuma Eiropā viņus uzņēma nepārāk viesmīlīgi, izveidojot stingrus antičigānu likumus, tad turki ar vien pieaugošajā Osmaņu impērijā gluži pretēji. Pret čigāniem izturējās diezgan toleranti. Tieši tāpēc Osmaņu periodā čigāni masveidā apmetās Balkānos,
turklāt pieņemot islamu. Tādējādi šodien vairāk kā 100 000 valsts iedzīvotāju ir čigāni, un lielākā daļa no tiem musulmaņi. Elvis Preslijs – čigāns, Čarlijs Čaplīns – čigāns, Picasso, Kantonā – futbolists, Pirlo, Zlatans Ibrahimovičs, māte Terēze. Nu labi, puiši, laiks strādāt. Šis ir darba pārrunas. Darba intervija. Scared? Jā, hallo. Nice. Jūs varat strādāt pie mums, nav slikti. Kā tev ienāca prātā ideja, ka tu varētu būt meitenes skursteņslauķe? Es biju 6 gadus veca, un es teicu savam tēvam, es būšu skursteņslauķe, tāpat kā tu. Bet viņš teica, nē, meitiņ, tas nav meiteņu darbs, tas ir vīru darbs. Bet es teicu, nē, tēti, tas taču būs jautri. Redzēt, kā cilvēks smaida, ieraugot meitenes skursteņslauķi. Visi smaidīs, ieraugot mani. Katrs gribēs mani apskaut. Man tas patiktu, un es gribētu to. Un 9 gadu vecumā es pirmo reizi kāpu uz jumta tīrīt skursteni kopā ar tēvu. Vai šī ir tā māja? Jā. Nu tad pastrādāsim. Sākumā un beigās mums ir jāpārbauda, kas darās skurstenī. Kā dentists. Ko tu tur meklē? Es skatos, cik skurstenis ir aizsērējis. Šajā spogalī es redzu debesis, un pēc tā, cik tās var redzēt, es to arī nosaku. Tagad es aizstāju lūku ar šo. Tas ir, lai sodrēji nenākt ārā. Jā, un vēl mēs izmantojam šo. Palika labāk. Redzi? Tas ir tik netīrs darbs. Jā, es esmu pilnīgi melna, un man vajag 50 litrus ūdens, lai nomazgātos. Kā cilvēki reaģē, kad redz skursteņslauķa meiteni? Parasti viņi man prasa, kāpēc tu to dari? Tu taču esi meitene. Jā, tas ir netīrs darbs, bet man tas patīk. Kad ir ziema, man ir cita cepura. Un parasti es esmu nosmērējusies. Un reiz, kad ierados vienā mājā, saimniece teica, mazais skursteņslauķis. Cik mīļi. Ļoti interesanti satikt tādu cilvēku, jo mans skursteņslauķis šķiet tāds pasaku tēls, joprojām arī Latvijā ieraugot iet skursteņslauķis, un tas tāds tā kā brīnums tāds iet. Kā mītā tev jāpiet klāt un var pieskarties pogai un ievēlēties kaut ko. Vai tev ir poga, kas nes laimi? Jā, šī ir laimīgā poga. Vai es varu ievēlēties? Jā. Smalku mašīnu? Nē. Bērnus? Jā. Bet es? Es nevaru uzminēt. Es tev pateikšu, kad tas piepildīsies. Un es abrīnoju, ka cilvēkam 26 gadu vecumā var būt tāda atbildības sajūta pret darbu. Protams, milzīgs tēva nopelns. Tēvs stingrs, bet ārkārtīgi mīļš, sirsnīgs un ārkārtīgi patīkams cilvēks. Es gribēju, lai meita iegūst augstāko izglītību. Tā nu viņa izmācījās Baņa Luka universitātē, ekoloģijas fakultātē. Viņa ir ekoloģijas maģistrs. Es ar viņu lepojos. Pirmkārt par to, ka viņa pabeidza fakultāti, un otrkārt, ka sasniedz visu, ko pat vēlējās.
Manām ekoloģijas zinībām un skursteņu tīrīšanai ir kaut kas kopīgs. Tas der. Un es esmu laimīga. Un es negaidu, kad kāds atrisinās manas problēmas. Dajānai rūp dzīves prieks. Viņai ir milzīga vilkme gūt prieku no dzīves. Mēs esam pabeiguši? Nē, neesam. Mums jākāpj uz jumta. Ko es tur pazaudēju? Tur Anžāns iet. Viņam patīk tur lēkāt pa tiem jumtiem un ekstrīmus un tā. Es gūstu adrenalīnu no vēstures, no labiem cilvēkiem un no nekāpšanas uz mājas jumtiem. Patīk visur kāpelēt. Iedod man tikai kaut kur uzrāpties, es uzrāpšos. Kā iet? Mani atbrauc filmēt no Latvijas. Gribi, mēs tev arī parādīsim. Tūlīt nofilmēsim. Ko tam mani filmēt? Neesmu jau zvaigzne. Bet tu viņam čigānieti nodejo. Pati nodejo uz jumta. A ko? Es varu. Vēl cigāni kā tevi vici jāsavidači. Good. Kad es esmu uz jumta, dienas beigās es parasti uzrāpjos te. Un es varu redzēt visu pilsētu. Un es redzu, kā saule riet. Un tā ir labākā dienas daļa. Un tad es kliedzu. Šī ir mana pilsēta, un es to mīlu. This is my city and I love it! Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, Vīns Gran Castillo, lielveikals Nukho LV, tērauda jumti Tode, santehnikas vairumtirgotājs Magma un Sony Latvija.